mums, kā pašam Kurzemes plānošanas reģionam, ir ļoti svarīgi šos lauku apvidus attīstīt, sniegt viņiem iespēju sasniegt tos galamērķus. Domāju, ka šis būtu vispiemērotākais tieši mūsu tām pilotvietām Alsungai, Pļavām, Ķuļciemam un Vānai. Pielāgojām iedzīvotāju vajadzībām, jo mums bija vairākas darba grupas ar iedzīvotājiem. Arī mēs kontaktējāmies ar pašvaldību, lai izprastu, kā šim pakalpojumam būtu jāstrādā, kā viņam ir jāizskatās šajās pilotvietās. Pakalpojums ir pieejams katru dienu, izņemot svētku dienās. Pakalpojums pieejams no 4:00 rītā līdz 11:00, bet viņš nekursē stundu pirms, stundu pēc sabiedriskā transporta. Pakalpojumu var pieteikt gan zvanot mums uz mobilitātes centru, gan arī mums ir projekta ietvaros izstrādātā aplikācija Wheelways, kurā ir pieejama gan šis transports pēc pieprasījuma, gan kopbraukšana. Tajā pašā aplikācijā jūs varat redzēt, kā šis transports līdzeklis kustās, cikos viņš izbrauks un pa kādiem maršrutiem un cik cilvēku būs jūsu braucienā kopā ar jums. Pakalpojumu piesakot, ir svarīgi ņemt vērā to, ka ja ir kāds svarīgs brauciens, kā piemēram dakteris vai skola vai jebkurš cits, un kad jums ir jābūt noteiktajā laikā, tad ir šis jāatzīmē, lai mēs kā mobilitātes centra speciālists var saplānot. Mēs salāgojam vairākus braucējus vienā braucienā. Un varētu arī būt tā, ka ja piesakās 1:01 un 1:02, ka mēs atradīsim to vidusceļu, kontaktējoties ar šiem pasažieriem, vai viņi tomēr nevēlas braukt 1:30, kad brauciens tiks apstiprināts, protams, ar visām izmaiņām un visām pieturām. Iedzīvotājiem tiks nosūtīts e-pastā ziņojums, kad šis brauciens ir apstiprināts katru dienu līdz 1:05. Pats brauciens ir jāpiesaka iepriekšējā dienā līdz 1:02. Arī tāpatās, ja mēs ņemam vērā, kad, ja gribās braukt sestdienā, svētdienā vai nākošajā pirmdienā, šis brauciens jāpiesaka līdz piekdienas 1:02, jo mobilitātes centrs strādā tikai darba dienās no 8 līdz 5. Transportu pēc pieprasījuma ir iespējams pieteikt gan no Alsungas uz Kuldīgu un Jūrkalni, gan no Jūrkalnes uz Alsungu, gan no Kuldīgas uz Alsungu. Tāpat arī Vānai ir iespējams pieteikt no Sabils un Kandavas atpakaļ ceļu uz Vāni. Un arī var pieteikt, piemēram, no Kuldīgas uz Jūrkalni, bet būs brauciens gar Alsungu, kad iebrauks iekšā Alsungā. Ja es būtu disciplinēts, tad es varētu pieteikt tajā dienā, kad varbūt man nav kas neaizved, ne es pats varu tikt, tad es pazvanu tam transporta pakalpojumam, un bez stresa, bez kreņķa man aizved tur, kur man vajag. Paiet laiks, un es esmu atpakaļ tajā punktā, kur man paņēma. Ir cilvēki, kuri strādā Kuldīgā un kuriem nav savs transports, un kuriem darbs beidzās 7-8, piemēram, pārdevējs. Un līdz šim viņām bija baigās problēmas. Viņiem bija jāmeklē, kur palikt pa nakti vai jābrauc kādam pakaļ. Es domāju, ka tie cilvēki droši šito varētu izmantot. Personīgi man liekas, ka tieši tas tajā kolektīviņā, tajā bariņā, ka tu vari kaut kur tusiņā, tur tādā aizbraukt, pačilot un braukt atpakaļ. Tas ir tāds plezīrs, un ja tagad ir projektā, tas darbojās par velti, tevi izvizina, tu esi emocijām bagāts, brauc mājās. Projekta ietvaros šis pakalpojums būs pieejams 6 mēnešus. Pakalpojums visiem pasažieriem ir bez maksas, bet tieši transports pēc pieprasījuma kopbraukšana ir individuāla vadītāja izvēle dalīties savā transporta līdzeklī ar kādu citu, bet visu transportu pēc pieprasījuma mēs nodrošināsim bez maksas.